Prieks jūs redzēt, bija forša nogala, un man ir tāds nelabs, tāds tā kā murgs bez mazoja, ka es visur griežos, un es redzu jūsu sejas, un 3 dienas pēc kārtas, un es nevaru no jums tikt prom, un jūs tik esat. Un tad izrādās, tas nav nelāks murgs, tas bija savienots. Un tad bija 1 diena starpā, brīvdiena, un tagad mēs esam šeit atkal, un viss tās sejas ir šeit pat. Prieks arī redzēt tos, kas nebija savienots. Tas nav kaut kāds ekskluzīvs klubiņš. Bet jā, prieks jūs šeit redzēt. Un, diemžēl vai par laimi mēs atgriežamies tajā ikdienā, un mēs Mateja jaunieši turpinam studēt Jēkaba vēstuli. Un par šo tēmu runājot, par nākotnes plāniem, godīgi sakot, man sanīs, tā kā es aizgāju, kurš aizgāja? Man slaidus vajadzēja aizsūtīt vēlreiz. Viņš man teica, tu tā interesanti lūdzu, es kādās ņemšos. Un tu vienalga. Un laikam jau tā ir no malas, man liekas, ir īpaši, varbūt liekas, es esmu tāds vienalga, man viss vienalga. Un līdz ar to neliktos, ka es esmu varbūt kāds, kam patīk plānot lietas, bet īstenībā man ļoti patīk plānot un arī stāstīt par saviem plāniem. Es atceros pirmo reizi, kad es sapratu, cik saldi ir izpildīt kaut kādu plānu. Tad, kad man bija kaut 12 gadi. Es daudz slimoju kādreiz, skolā īpaši, varbūt tāpēc es vienkārši negribēju iet. Līdz ar to bieži, ap tieši to 6. 7. klasi, sanāca tā, ka man vienmēr decembris bija tāds nepatīkams mēnesis, jo tur bija daudz NV. Nebija tā, ka man bija sliktas atzīmes, bet vienkārši daudzas nebija uzrakstītas. Un tad vienmēr kaut kā man sanāca tāds stresains laiks. Es atceros pirmo gadu, kad es saņēmu to sekmi izrakstu pēdējo pirms liecības, un es skatos, un tur ir tik daudz, un liekas, wow, kā es vispār ar kaut ko tikšu galā, tad taču ir tik daudz lietas. Un es atceros to pirmo reizi, ka es tikšu galā, un es sāku veidot savu sarakstu, savu plānu, kad ir konsultācijas, kad ir tas, un es rakstu. Un tad tāds slepkav neatlaidīgs pa vienam tos NVS svītroja ārā, un vēl viens. Un es atceros, toreiz tas viss kulminējās tādā vienā piekdienā, kas bija pēdējā diena, pirms tiek izlikts atzīmes, un es atkal saslimu. Bet man bija tāds, es esmu tik tālu ticis. Vienalga. Saslims, aiziešu uz skolu, nodošu visus darbus, un viss būs kārtībā. Un tā sajūta pēc tam, ka tu atceries to situāciju, kur tu biji, tu redzēji, kā tu viņu atrisināsi, un tad pēkšņi tas tā kā ielec tavā realitātē, un tas notika. Es pirmo reizi sajūtu, cik brīnišķīgi ir saņemt dzīvi savos grožos. Tas es redzu, un tā notiks. Un kopš tā brīža man ļoti ir iepaticies redzēt, varbūt nevienmēr tādā struktūrā ar sarakstiem, bet kaut ko ieraudzīt, un tad mēģināt štukot, kā es varu dabūt, ka tas īstenībā notiek. Un vēl jau vairāk, ja tu kādam pastāsti tos plānus, un pēc tam viņus realizē, tu vari teikt, redzi, es redzēju, un notika, vai nav stilīgi. Bet tad, un šis ir pats saldākais, šis ir tas, kas man patīk visvairāk par visu. Tu pastāsti kādam savus plānus, un viņi saka, viņi ir stulbi, nesanāks, nebūs, Emīl. Un tad tu izdari. Un tad tu aizies pie tā cilvēka. Un tu vari pateikt 3 saldākos vārdus latviešu valodā. Es tak teicu! Nav patīkamāk. Un līdz ar to vārdu par tiem. Un līdz ar to, kad man Jānis piedāvāja to tēmu, es esmu cilvēks, kam ļoti, ļoti patīk plātīties ar saviem plāniem, un man vienmēr viņi ir vairāk nekā es varu izdarīt, bet es pieminu tikai tos, ko es izdaru. Un tāpēc liekas tā ļoti viegli, kad es tikai izdaru lietas, bet es vienkārši neatbildu par to, ko es pateicu, bet neizdarīju. Tāpēc man ļoti aktuāla tēma, un tas ir tieši tas, par ko Jēkabs raksta, kādai jābūt attieksmei pret nākotni. Un man ir tiešām tāds bailīgs jautājums, kas tur ir rakstīts, vai mēs vispār drīkstam sapņot. Jo, man liekas, visur sabiedrībā ir iedrošināts, vai ne? Mums vajag sapņus, iet uz viņiem un pēc iespējas neatlaidīgāk viņiem dzīties pakaļ. Bet kaut kādā veidā Jēkabs iespējams runā par kaut ko savādāku. Tāpēc lasīsim Jēkaba vēstuli 4. nodaļu 13. līdz 17. pantu. Tad redzi, jūs, kas sakāt šodien vai rīt, dosimies uz kādu pilsētu, paliksim tur gadu, tirgosimies un gūsim peļņu. To jūs sakāt, nezinot, kas notiks rīt. Kāda tad būs jūsu dzīve? Jūs esat
Ļauns. Es arī ceru. Ja jūs esat dūmi, kas redzami īsu brīdi un tūlīt pat gaist. Tā vietā, lai jūs teiktu, ja kungs gribēs, tad darīsim un dzīvosim tā vai citādi, jūs savā augstprātībā lielāties. Bet lielīšanās, ļauns. Ir pareizi. Bet tik vien tāda lielīšanās ir ļaunums. Tam, kas zina darīt labu, bet nedara, tas ir grēks. Un liekas, bļāviens. Īstenībā nav tik traki. Viss, ko Jēkabs saka, ir tāds maziņš gramatisks uzlabojums, un viss notiks labi. Vienkārši, ja mēs kaut ko plānojam, vienkārši pirms tam pasakam, ja Dievs gribēs. Un viss, uzruna beigusies. Nē, paldies, Linēt. Uzruna nav beigusies. Tas nozīmē, ka man ir ko teikt. Man liekas, ka Jēkabam arī bija vairāk ko teikt. Jo man liekas, ka šajā gadījumā valoda vienkārši ir tās dvēseles spogulis, tas, par ko Jānis runāja. Kad tas, kas tevī ir iekšā, nāk uz āru. Un man liekas, šeit tieši tāpat tāda attieksme, kāda jums ir pret saviem nākotnes plāniem, tāda attieksme, kāda jums ir pret rītdienu, tas attēlo to, ko jūs vispār domājat. Un šajos 15. līdz 16. pants atklās pirmo lietu, ko es gribētu, lai jūs saprotat. Nākamais slaids. Jā. Iepriekšējais? 4 slaidi. Okay. Tehniskas problēmas, tiksim galā. Tātad tur ir tajā slaidā, kam tur bija jābūt, ir 15. 16. Tā vietā, lai jūs sacītu, ja kungs gribēs, tad dzīvosim un darīsim tā vai citādi. Jūs savā augstprātībā lielāties, bet tik viena tāda lielīšanās ir ļaunums. Tas, kas tur ir rakstīts, ir tas, ka Dievam pieder tava rītdiena. Dievam pieder tava rītdiena. Jo tur ir rakstīts, ja kungs gribēs. Tas nozīmē, pareizi ir teikt, ja kungs gribēs. Līdz ar to pareizai attieksmei ir jābūt, ja Dievs atļaus. Un līdz ar to pirmā lieta, kas Jēkabam nepatīk, ir, ja tu tēlo, ka tu kaut ko tālumā kontrolē, tad tu nesaproti, kas īsti notiek. Jo tas tālums, tas nav tavējais. Tas tālums pieder Dievam. Un līdz ar to, kad mēs taisam plānus, visas tās lietas, ko mēs varam redzēt, saplānot un uztaisīt, ja mēs domājam, ka tam ir kaut kāds sakars ar mums, tad mēs dziļi kļūdāmies, jo Dievs tam visam atļāva notikt. Un līdz ar to nav jēga ne plātīties, ne būt lepniem, tad, kad kaut kas ir izdarīts, tāpēc, ka tas viss notika. Nevis tāpēc, ka mēs kaut ko forši izdarījām vai saorganizējām, bet tikai tāpēc ka Dievs tam atļāva notikt. Un, ja mēs paņemtu kādu citu salīdzinājumu, tad liekas loģiski, kāpēc, lai mēs priecātos, cik labs sanās remonts kaut kādā mājā, kas mums nemaz nepiedara. Nav nekāds pamats par to tā priecāties. Līdz ar to pirmā lieta, tā, kas tur nav, bet jūs atcerēsieties, Dievam pieder tava rītdiena. Un nākamais šis slaids gan ir. Laiks mazajām grupām. Tev nepiedara nekas. Kāpēc es tā saku? 14. pants. To sakāt jūs, kas nezināt, kas notiks rīt. Kāda tad būs jūsu dzīve? Jūs esat dūmi, kas redzami īsu brīdi un tūlīt pat gaist. Apsveic, cik forša doma, ko mums Jēkabs pasaka. Mēs esam tagad tā dūmi, kas tūlīt pazūd. Tik īsu brīdi. Un no sākuma varētu likties ļoti bēdīga doma. Dievam pieder viss. Mēs esam vienkārši nieka dūmiņi. Nolaidīsim rokas un neko nedarīsim. Bet man personīgi tas sniedz milzīgu mieru. Kāpēc? Jūs esat kādreiz uztraukušies par to, kas notiek ar suņiem parkā? Nē? Es arī nē. Bet kāpēc nē? Bet ja būtu tavs suns, tad jau tu uztrauktos. Ne? Līdz ar to, ja tas suns pieder kādam citam, ja tā atbildība ir kādam citam, tad par ko stresot? Un ja mēs zinām, ka tas suns viņam saimnieks ir pats mīlošākais, pats labākais, pats gudrākais, tad visam stresam vajadzētu pazust. Ar viņu viss būs kārtībā. Līdz ar to, Dievam pieder rītdiena, un tev nekas nepieder. Līdz ar to, kāda jēga ir uztraukties? No vienas puses mēs nevaram lepoties, mēs nevaram lielīties par mūsu lielajiem plāniem, bet tajā pašā laikā mums nav par viņiem jāsatraucās, jo tie nav mūsējie. Protams, vai tas nozīmē aizliegt un nekad nedomāt par to, kas kā varētu būt? Nē, bet nekad nevajag aizmirst, kam tas viss pieder. Tā nav mūsu darīšana.
Mēs varam mēģināt, un varbūt Dievs atļaus, un tad mēs pasakamies viņam, un ja viņš neatļaus, tad mēs arī pasakamies viņam, jo viņš ir gudrāks, viņš saprot daudz vairāk nekā mēs. Līdz ar to mūsu rītdiena ir labākajās rokās, kādas ir iedomājums. Un paldies Dievam, ka rītdiena nav mūsu rokās, jo mēs visticamāk varētu viņu tikai sačakarēt. Un tad tajos visos pantos ir kāds pants, kas varbūt liekas liekas, un es ceru, ka tur nebūs mazās grupiņas, bet 17. pants. Tam, kas zina darīt labu, bet nedara, tas ir grēks. Liekas, tur forši pa plāniem, un tagad ir vienkārši tam, kas zina darīt labu, bet nedara, tas ir grēks, kāds sakars. Un man arī no sākuma tā likās, un es lasīju, un es domāju, par ko varētu būt runa. Bet, ja mēs aizējam uz to pilno rakstvietu, tad Jēkabs iesāka par kādiem cilvēkiem, kas plāno uz gadu aiziet uz citu pilsētu, tirgoties un gūt peļņu, palikt tur gadu. Un, ja jūs atceraties kontekstu Jēkaba vēstulē, tad Jēkabs šo vēstuli raksta tiem jūdiem, kas vēl joprojām ir Jeruzālemē, un tiem, kas ir izkaisīti pa tautām. Un, ja mēs iedomājamies, un kopš šī brīža, šī ir mana interpretācija, tas nav tur rakstīts, es vienkārši mēģinu iztēloties. Viņi ir izraidīti no tādas jūdu sabiedrības, jo viņi tic kaut kam citam, viņi tic Kristum, kam vispārējie jūdi netic. Līdz ar to viņi ir Jeruzālemē, vietā, kur ir ļoti daudz jūdi, un viņi principā ielēgti, viņiem nav nekādas opcijas. Un mēs varam lasīt, kad viņi dalās, un viņi nedzīvo bagātībā, viņi dzīvo nabadzībā. Un vēl jau trakāk, ka viņi nav pieņemti savā sabiedrībā. Es nezinu, cik no jums ir jutušies, ka jūs neesat pieņemti savā vietā. Es pieņemu, ka tas nav diezko patīkami. Un tagad iedomājieties. Bet viņiem ir savas prasmes, viņiem ir savas tradīcijas, kas varētu ar to visu palīdzēt. Viņi varētu sapelnīt naudu un palīdzēt tiem, kas ir Jeruzālēmē, aizbraukt uz tām citām pilsētām, tirgoties, sapelnīt naudu, atbalstīt. Un tajā pašā laikā tikai tā netīšām tikt ārā no tās nepatīkamās situācijas. Un pēkšņi viņi iedomājās, ka viņa liktenis kaut kādā veidā ir savās rokās. Un viņi saka, mēs iesim tur, gadu tirgosimies, mēs atbalstīsim savējos un viss pārējais. Un man liekas, šeit Jēkabs redz, ka tie cilvēki, kas stāst par šiem plāniem, viņi īsti nesaprot, kam tā rītdiena pieder. Un varbūt viņi grib izbēgt kādas tās sekas, kas ir sekojot Kristum. Varbūt jums liekas, bet kāds man ar to sakars. Es domāju, mums katram ir kaut kādi brīži bijuši mūsu dzīvēs, kuros mēs esam kaut ko atlikuši uz rītdienu. Varbūt tagad ir eksāmeni, tagad es nelūkšu, tagad man vajag nokoncentrēties, un tagad, ja es pabeigšu tos eksāmenus, tad viss būs kārtībā. Vai, man tur ģimenē tagad ir smagi, es spēku bībeli, nevaru lasīt, man vajag tur koncentrēties uz kaut ko citu. Varbūt vienkārši, es esmu vienkārši ļoti nogurs. Rīt man būs spēks, rīt es to darīšu. Vai arī atvainoties kādam. Man vajag visu saņemties, un tad es to izdarīšu. Varbūt tas ir tieši otrādi iestāties pretī kaut kādai netaisnībai. Es saņemšos, dabūšu pierādījumus, dabūšu vajadzīgo atbalstu, un tad es to darīšu. Bet kā Jēkabs norāda šajā vēstulē, mums nepieder rītdiena. Mums nav tiesību nolikt kaut ko mēs zinām, kas ir jādara tālāk, ja tas mums nepieder. Tas, ko mēs zinām, mums ir tikai šodiena. Mēs esam tikai mazi, viegli dūmiņi. Un nākamreiz, es ceru, tad, kad jūs domāsiet par to, tas ir tik svarīgi, bet es atliku uz vēlāku. Ja tā lūkšana, kas jums būtu palīdzējusi kaut ko saprast, jums īstenībā būs vajadzīga rīta, bet jūs viņu atlikāt. Ja tas pants, ko jūs būtu izlasījuši, palīdzētu jums situācijā, ar ko jums būs jāsastopas rīt. Ja tās darbības, uz ko jūs mudina, varētu kaut ko atrisināt, ar ko jums būs rīt jāmēģina tikt galā. Bet jūsu nepaklausība padarīja situāciju vēl sliktāku. Un šeit Jēkabs, man liekas, tajā pēdējā pantā to visu pasaka. Tam, kas zina darīt labu, bet nedara, tas ir grēks. Un tā ir trešā ideja. Ir nākamais slaids? Nā. Ok. Nice. Es tajā brīdī, kad es rakstīju prezentācijas, arī domāju, es nevaru neko kontrolēt, viss ir kārtībā. Trešā doma ir neļauj saviem sapņiem par rītdienu atturēt tevi no nepaklausības šodienā. Un līdz ar to mēs, tāpat kā tie jūdi, par ko Jēkabs raksta, viņi saka, jā, mēs aiziesim prom no šīs nepatīkamās situācijas, visu atrisināsim.
Kā jums liekas, cik daudz situācijas viņiem vairs nav tik svarīgas, jo viņi ir gatavi vienkārši mukt projām? Un tāpat arī jums nemūkat projām rītdienā, bet paklausat šodienā. Kāda būtu pasaulē, ja visas tās lietas, ko mēs esam jau kādreiz atlikuši uz rītdienu, mēs jau būtu izdarījuši? Es domāju, pasaule būtu daudz labāka, mūsu attiecības ar Dievu būtu labākas. Tāpēc, vai mēs vispār varam sapņot? Jā, mēs varam sapņot. Tikai ir atceries, ka Dievam pieder tavu rītdienu, atceries, ka tev nepieder nekas, un neatļauj tiem sapņiem tev atturēt no paklausības šodien.